Pavisam nesen Donalds Trumps prezentēja savu agresīvo tarifu politiku pret faktiski visiem ASV galvenajiem tirdzniecības partneriem. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka finanšu tirgi uz to reaģēja ar asu kritumu. Vai tās bija globālās akcijas, vai tās bija ASV akcijas, vai tās bija obligācijas, vai valūtu tirgi, vai kriptovalūtu tirgi, vai izdevības. Caur visiem finanšu tirgiem radās milzīga panika un attiecīgi tirgi arī reaģēja, uzrādot straujāko kritumu vismaz pēdējo 5 gadu laikā. Tāpēc labs jautājums ir, ko tad īsti tas nozīmē finanšu tirgiem, kur mēs esam pašlaik, un ko iespējams tas var nozīmēt nākotnē. Tāpēc sākam apskatīsimies, kas tad īsti notiek. Tātad šobrīd mēs esam 7. aprīlī ASV tirzniecības sesijas vidū, un mēs redzam to, ka tirgi jau sāk kristies 20. februārī, par ko es iepriekš biju runājis, un tādu kapitāla kritumu viņi uzrādīja faktiski kopš trešdienas, jo trešdien pēc tam, kad tirgi aizvērās, Trumps prezentēja savu jauno tarifu politiku. Šeit arī bija sekas no 1570, apmēram 1570, atšķirībā kā mēs to reiķinām, līdz 4850. Kā mēs atkarībā to reiķinām, no augstākā punkta vai no līdz zemākajam punktam, līdz esošajam punktam, bet jebkurā gadījumā. Tas ir vairāk kā kaut kur 12–13% kritums. Diezgan iespaidīgi ņemot vērā to, ka ir pagājušas 3 dienas. Un šeit jau sākās tādas milzīgas svārstības, kas bija pēdējo reizi pirms 5 gadiem, kad sākās nekas cits kā Covid. Liek teikt, akciju tirgi uzrāda pavisam nepatīkamu reakciju no tā, kad Trumps uzlika ievērojams tarifus gan Ķīnai, gan Eiropas Savienībai, gan Japānai un citiem tās svarīgākiem tirdzniecības partneriem. Bet labi, uzmetīsim aci mazliet arī citiem tirgiem. Šeit mēs redzam zelta tirgu. Šeit īstenībā ir līdzīgs scenārijs arī. Tieši pirms Trumpa paziņojuma zelta cenas bija maksimumā, un es vēl pavisam nesen uztaisīju video rādot to, kāds ir zelta absolūtais ienesīgums. Un šeit gan jāsaka, ka zelts īstenībā ir nokritis pa mazāk kā 10%. Kaut kāds neliels kritums viņam ir. Es teiktu, neliels salīdzinoši ar akciju cenām, bet viņš nav tik ievērojami nokrities, jo viņš tāpat turās ap tiem pašiem 3000, tā kā kādi 7–8% ir nokritis. Tālāk mēs varam apskatīties Bitcoin. Īstenībā jāatzīst, ka pretēji citām kriptovalūtām Bitcoins turās apbrīnojami stabili. Labi, viņš, protams, ir nokritis no saviem augstumiem, kas bija $109,000 līdz jau apmēram $75,000, kas īstenībā jau ir tāds solīts 20+% kritums, bet tieši tad, kad Trumps paziņoja savu mērķi ielikt milzīgus tarifus, faktiski viņš nokrities no 85, vienu brīdi līdz 75, tā kā arī savus 10–12% kritums, kas īstenībā ir diezgan solīdi. Te būtu jābūt atsevišķs video, jo gan varētu pateikt to, ka citi kriptovalūti ir daudz sliktākā situācijā. Un labi, un pēdējais tirgus. Un es teiktu, ka šis ir vissvarīgākais tirgus priekš Donalda Trumpa, jo tas ir ASV ilgtermiņa obligāciju ienesīgums. Citiem vārdiem sakot, cik amerikāņi maksā par savu parādu. Piemēram, ja likme ir 4,8%, tas nozīmē to, ka viņiem jāmaksā 4,8% gadā par savām obligācijām. Ja likme ir, te mēs varam atrast, piemēram, 3%, viņi maksā 3%. Attiecīgi, ja mēs dzīvojam 2020. gadā, amerikāņi maksā par savu 10 gadu aizdevumu 0,5%. Viņiem tas ir milzīgi svarīgs cipars, ievērojams svarīgs cipars. Atvainojos par savu neutrālo izteiksmi, bet jā, jūs sapratāt domu. Šie 4–5% viņiem izsaka triljonos, un tāpēc Trumps arī uzaicināja savu partneri, ja tā to var nosaukt, Elonu Musku, lai viņš īsteno Dodge programmu, ar kuras mērķis ir samazināt ASV izdevumus. Un viens no svarīgākajiem kritērijiem ir sabalansēts budžets un zem maksājumi par ASV valdības obligācijām, jo pašlaik parāda apkalpošana nemaldos ir 3. vai 4. lielākais izdevuma postenis. Un akciju tirgus kritumam vajadzētu teorētiski nozīmēt to, ka obligācija likmes samazinās. Un obligācija likmēm vajadzētu būt zemākām, jo cilvēki pārdod akcijas un nopērk obligācijas. Līdz ar to obligācija cenas kļūst augstākas un likmes samazinās. Bet kas notiks šodien? Šodien notika ievērojams kāpums obligāciju likmēm, kas nozīmē to, ka visdrīzākais tie, kas tur ASV parāda, kuri nav amerikāņi bankas vai pensiju fondi, visdrīzākais, ka viņi sāk sistemātiski pārdot.
Un ja es esmu Donalds Trumps un es esmu Donalda Trumpa administrācijā, tad šis ir tas fakts, kas man uztrauc visvairāk. Man ir pilnīgi vienalga, cik maksā bitcoins, cik maksā zelts vai cik akcijas man uztrauc, bet tas uztrauc mazākā mērā, bet šis procentu likuma izmaiņas katros 0,1% maksā simtiem miljardu bez pārspīlējuma. Tāpēc šo gan es negribētu augstu, ja akciju cenas krīt. Tā ir viskatastrofālākā situācija, kas Donaldam Trumpam var būt. Jo te viņam būtu jāzina, ko īsti darīt. Ja tarifi palielinās, inflācija palielināsies viennozīmīgi, jo automātiski viss kļūst dārgāks, tas nozīmē to, ka Federālā rezerves sistēmai vajadzēs celt procentu likmes, kas paceltu vēl vairāk ASV obligācijas. Un institucionāli investori sāk pārdot obligācijas, kas vēl vairāk viņas paceltu. Un tādā gadījumā tas būtu kombinācijā ar sliktu ekonomisko politiku. Donalds Trumps pat negrib par šo visu dzirdēt. Scenārijs, ar ko viņš varētu sadzīvot, ir varbūt tas, ka akciju cenas kristos un obligāciju cenas kristos, kas viņam atļautu mazliet vairāk un vieglāk elpot. Bet te viņam būs nopietni jādomā, ko darīt un kā dzīvot. Bet labi. Tā tāda viena atkāpe, bet tagad pastīsimies uz to, kas īstenībā ir noticis uz finanšu tirgiem no tāda lielāka skatu punkta. Jo redziet, vēl pavisam nesen akciju cenas bija savā maksimumā. Tas vēl bija 24. februārs, kad S&P 500 sasniedz rekordu. Un tagad viņas ir diezgan smuki nokritušās jau kopš maksimuma. Jā, viņas ir mazliet vairāk kā 10% nokritušās atkarībā, kā mēs to reiķinām, un viņas ir apmēram tur, kur viņas bija pagājušā gada janvārī. Vai arī 2022. gada sākumā, pirms sākās liela akciju tirgus korekcija, kas sekoja pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Kā vēsturiski, ja mēs pastamies uz to, teiksim, kopš kāda 2012. gada. Mēs nemaz tik sliktā posmā vēl neesam. Tā kā šāds, uz šo ierakstīšanas brīdi 10% korekcija, kādu mēs redzam tagad, ir pilnīgi normāli un pilnīgi sagaidām, ņemot vērā to, kāds ir bijis kāpums kopš 2022. gada beigām, kad mēs uzkāpām no 3,6 līdz 6,2 tūkstošiem. Un tad tur bija varbūt dažas nelielas korekcijas, kas bija 23. gada rudenī. Te vēl bija kaut kas 24. gada augustā, jūlijā, augustā, bet tā nekas īpašs. Un tad mēs pamazām kāpām uz augšu. Tāpēc šobrīd vēl es neteiktu, ka Trumpa tarifu politika ir izraisījusi neko vairāk par tādu īstermiņa izbildi. Protams, viņš ir ļoti strauji. Tas gan jāņem vērā. Bet ņemam vērā lielo bildi. Iepriekš akciju cenas uzkāpa diezgan strauji. It īpaši kopš 2020. gada viņas ir negluži trīskāršojušās, bet 2,5kāršojušās mierīgi. Tā kā ja pēdējos 5 gados ir bijis šis fantastisks kāpums, mums būtu jārēķinās ar kritumu, tur ir tarifu politika vai nav tarifu politika. Tā kā te par agru spriest. Attiecībā uz ilgtermiņa procentu likmēm Amerikā. Šī ir tā bilde, kas Amerikas fiskālās politikas veidotājiem nepatikt, jo salīdzinoši ar 2010. gada sākumu, kad, protams, bija milzīga fiskālā un monetārā stimulācija, šīs procentu likmes ir augsts, jo, teiksim, no apmēram 11. līdz 19. gadam viņas turējās plus mīnus ap 2%, kad sākās Covid, viņas nolaida vispār līdz rekordzemiem līmeņiem, un tagad viņas turās ap kaut kur 3,5 līdz 4%. Un tas ir diezgan dārgi. Un jautājums ir, vai kā Federālā rezerves sistēma turpinās samazināt procentu likmes un tas nolaidīs uz cenu ASV obligācijas. Šis ir Trumpa administrācijas, es teiktu, nozīmīgākais doms. Gan no tādas viedokļa, lai izvairītos no recesijas un būtu kaut kādā veidā spējīgi atbalstīt ASV patērētājs un uzņēmējs, ņemot īpaši vēl vērā tagad esošos tarifus, kas viennozīmīgi būs slikts Amerikas biznesam, gan arī to vispār, kāda būs inflācija un viss pārējais. Tāpēc šeit situācija galīgi nav rožāna, ņemot vērā kopējais ASV parāda īpatsvars. Par zeltu runājot, zeltam iet ļoti labi. Zelts ir vēsturiskā cena maksimā un ir mazliet pieklibojas, bet šeit mums vispār ir pārāk ātri spriest kaut ko un teikt, ka ir kaut kas slikts noticis. Nē. Par zelta turētājiem jāuztraucās vismazāk, un kas attiecās uz kripto turētājiem. Tie, kas netur bitcoinu, tiem es domāju, ka viss ir ļoti slikti, bet tie, kas tur bitcoinu, mēs redzam to, ka finanšu tirgi faktiski ir tajā līmenī, kurā viņi bija pirms Trumpa ievēlēja. Jo redziet, šis straujais kāpums ir tad, kad ievēlēts tika Donalds Trumps. Un faktiski mēs tagad atgriežamies tikai no tās nelielās eiforijas, kas tam sekoja. Un tāpēc
Teikt, ka kriptovalūtu turētājiem ir problēmas, nē, es tev tā nevarētu teikt. Vēl mazliet varbūt var pakrasties, un mēs būsim kaut kur tik un tā starp augstākajiem līmeņiem, kas bija 21. gadā vai 24. gadā. Pagaidām nav par ko uztraukties. Par ko gan vajadzētu uztraukties ilgtermiņā, es teiktu, ir tas, ka bitcoins un kriptovalūtas pēc dabas, kā jūs redzat, ir instrumenti, kas uzkāps no 10 līdz 60 tūkstošiem, nokritīs līdz 30, uzkāps līdz 60 un nokritīs līdz 15 tūkstošiem. Man vairāk uztraukt tas, ka viņu dabā ir veikt 80% kritumu, kā it kā tas nebūtu nekas. Šodien tas vēl nav noticis, un visiem ir jāpriecājās, ka viņš ir apbrīnojami stabils. Tas ir tas, ko es varu pateikt. Tāpēc labi, izdarīsim pāris secinājumus. Pirmkārt, ir pārāk spriest, vai noticis kaut kas briesmīgs, un zeltam nekas slikts nav pilnībā. Kriptovalūtu tirgos situācija nav baigi labā, izņemot Bitcoin, kas ir ārkārtīgi labi sev pierādījis. Man par pārsteigumu ir tā godīgi. Akciju tirgus ir uzrādījis korekciju, jā, bet ņemam vērā to, cik strauji viņš ir uzkāpis pēdējos 4-5 gadus. Un tāpēc, ņemot lielāku kontekstu, vēl arī nekas slikts nav noticis un nav par ko vēl uztraukties. Bet kas ir pats sliktākais? Akciju tirgus laikā cēlās ASV obligāciju cenas. Es neatvainojos nevis obligāciju cenas, bet obligāciju procentu likmes. Un tā ir visnepatīkamākā lieta, ko Trumpa administrācija šajā visā redz. Tāpēc viņiem būtu jādomā to, ka pie sliktākā scenārija, ja ir kaut kādas ekonomiskās turbulences un akciju cenu kritums, viņiem būtu jāredz, kā obligāciju cenas krīt, kas vismaz ļaus viņiem lētāk maksāt par parādu. Bet, ja viņi skāpj, viņiem ir, kā saka, perfect storm. Tāpēc redzēsim. Tas, kā izvērtīsies tarifu politika, to mēs vēl neviens nezinām, jo neviens neko vēl nav pateicis un atbildējis. Iespējams, būs kaut kāds tirdzniecības karš, pavisam reāli. Varbūt kaut kāds ar kādu valsts nomierināsies, varbūt kas ar kaut ko sarunās. Varbūt kaut kas ar kaut ko sāks stingrāks nosacības. Es zinu, ka es runāju ļoti vispārīgi, bet tas mans iepriekšējais vērojums ir tieši tik daudz, cik zina vispārējie finanšu tirgi pasaulē. Tāpēc mans ieteikums vadīties pēc ilgtermiņa stratēģijas un skatīties uz 5, 10, 15 gadu griezumu. Un šādā gadījumā mēs saprotam to, ka 20, 30, 40% korekcijas, piemēram, akciju tirgos ir pilnīgi normāls un gudriem investoriem vienkārši šī jābūt tāda laba peļņas iespēja, lai varētu nopirkt akcijas lētāk. Traderiem jāsaprot to, kā var pelnīt uz šo kritumu, kas notiek caur visiem finanšu tirgiem. Un tas ir viss. Nevis mēs prognozēsim par to, kas notiks, bet kas būs, ja būs vēl lielāks kritums un recesija, vai arī kas notiks, ja šis sākotnēji mazais kritums beigsies un turpināsies tāpat eiforija, kas bija visus iepriekšējos gadus. Kā būs, es nezinu.